Vai lejuplādētu programmu CapCut, ierakstam Google meklētājā un izvēlamies kaut vai šo te pirmo izvēli. Spiežam download for free. Spiežu. Divreiz klikšķi. Open. Un mums ielādēs CapCuts. Man ir pievienots viens video, un vispirms es gribēšu pielikt sākuma tekstu, tā kā ievad tekstu. Lai to izdarītu, es izvēlos toni, tātad fonu, un šim es vēlos, lai tonis ir tāds, vienkārši tumšs. Piemēram, tāds kā šis te panelis, uz ko es šobrīd skatos. Tā var būt kāda bilde manā arhīvā, bet es vienkārši paņemšu šo te, uztaisīšu ekrāna šāviņu un pievienošu to caur import. Tad mans ir tas pēdējais, un es pievienoju vienkārši tumšu bildi. Tagad es redzu, ka tas te ir. Tātad gribu pievienot šo tumšo bildi šeit. Man viņš pievienojās jau divreiz, vienu izdzējuši ārā, un izvēlos, cik garu es gribu šo te, lai cik ilgi rādīs man šo bildi. Šobrīd izskatās, ka tās ir 5 sekundes. Man tur būs tikai parādīsies mans vārds uzvārds īsu brīdi, tādēļ es domāju, ka ilgāk par 3 sekundēm man to nemaz nevajag. Es samazināju laiku uz 3 sekundēm. Un tagad es gribu, lai tur man parādās teksts, un tad es izvēlos šeit augšā no rīku joslas teksts. Teksts. Add text. Plus, un man pierādījās tekstiņš. Un te es divreiz noklikšķinu, tagad varu to tekstu labot. Es ierakstīšu tur Inga Kezina. Te varam veidot burtu biezumu, pasvītrot, slīprakstu, krāsu var mainīt. Es te atstāšu kā ir. Nekādas man nevajag stils. Ja vēlas kaut ko interesantu, varu pielikt animāciju. Jā. Vai piemēram, es gribu, lai sākumā ir melns, un tad pēc brītiņa parādās, kā tagad iztīsies. Tā. Es gribu tas, lai ir in, tagad es gribu, lai ir arī out kaut kāds. Un out es izvēlos, piemēram, tādu, ja? Tagad man ir gan teksts iebraukts iekšā, gan izbrauc ārā. Pamēģināšu tagad. Man liekas, ka vajag labi. Un tagad es likšu klāt savu video. Eju te augšā atkal uz rīka joslas media, atrodu savu video un spiežu plusiņu, un mans video šeit pievienojās. Jā, bet manā video tur tas sākums bija tāds neizdevies. Kamēr es visu saklikšķināju, to daļu es gribu tagad noņemt nost. Šeit.
Un tagad es viņu pielikšu sev klāt. Vai arī var likt šādi, varbūt tā ir vieglāk katru to elementu atsevišķi to garumu kontrolēt, vai liekot vienu pie otras arī var. Tad līdz 3. sekundē man būs tumšais ekrāns ar tekstu, un no 3. sekundes sāksies mans video. Pamēģinām, kā man tas izdevās. Hello everyone. Jā. My name is Inga. Nākamais solis, ko es vēlos izdarīt, ir pievienot bildīti, kas parādīsies manam video stūrī, kad es pieminēšu Latvijas universitāti. Lai to izdarītu, es vispirms pievienošu bildi, kur man ir lejuplādēts šāds te logo bez fona. Pieliekam. Tagad viņš pa virsu. Es viņu uzlikšu augšpusē. Tagad viņš tāds liels. Es viņu samazināšu. Un man viņš jānotrāpa būs 18. Apmēram 18. sekundē. Es gribēšu, lai viņš man rāda. Redzam, kāda liela, bet es to samazināšu. Un gribēšu, lai tas parādās šeit stūrītī. Un arī tam es gribēšu animāciju. Man būs... Es ielikšu tādu pavisam vienkāršu fade in. Un out es arī ielikšu no basic. Ir man fade out. Ir man fade out. Un paskatīšos, kā tas izskatās. Tā, kaut kā man liekas, ka man tas veids neizstrādāja. Tā es strādāju, mēģinu vēlreiz. Parādīt. Un izvēl. Jā, tad to vai ir pievienots šis te efekts, varam redzēt pēc tām bultiņām, kas parādījās. Tā, un trešā lieta, ko es parādīšu, kā es veidoju šos te subtitrus, captions. Es izvēlos captions augšā rīku joslā, un tad man parādās ļoti līdzīgas šis te tāds tā kā teksta ievietošanai. Tas arī izskatās tieši tāpat, bet es varu izvēlēties no captions šiem te templates tā, lai man, piemēram, es gribu, lai man balts teksts ar tumšāku, bet caurspīdīgu fonu. Un šeit es arī varu mainīt, cik tas teksts būs liels vai mazs. Tagad ir tā, ka viss tas teksts rādās vienā garā teikumā. To es esmu iekopējis no sava sagatavotā runājumā. Tagad man to vajag sadalīt tā, lai teksts parādās tad, kad es to saku. Un kā tad es to darīšu? Es kopēšu to tekstu un sadalīšu to pa īsākiem gabaliņiem. Tad es pielikšu te add, man parādās tukšums, un mēs redzam, ka man te parādījās vēl viens tāds pats. Un tagad es paņemšu, atstāšu tur tikai to sveicināšanos frāzi ar, es uztaisīšu cut, un te es uztaisīšu Ctrl+V. Un tad es šādā veidā vienkārši mēģināšu ietrāpīt ar to video, piemēram. Es esmu tikus līdz ekspertīzei, tad as a student in the master study program, te es atstāšu tikai to, un te savukārt programma būs man nosaukums. Technology Innovation at the University of Latvia, to es atstāšu
tad visu, un es tos tekstus vienkārši tad sakārtoju vienu aiz otra, un tagad man tur ir jāmēģina tā, lai sakrīt ar manu video. Tūlīt es to visu pārbaudīšu. Tā man liekas, ka man kā labi, bet šeit man gribējās ātrāk sāk runāt. Šo es saīsinu. Es arī programmu, un lai man ātrāk pasaka, to pamēģinām, vai man tā sanāk. Lūk, tik tālu man ir, un pieņemsim, ka es šādā pat veidā pielieku vēl citus efektus, un beigās pieliktu vēl vienu šādu te noslēdzošu melno ekrāniņu. Tad tas, ko es izdarīju, tieši tādā pat veidā pieliku melno attēlu pāris sekundžu garumā un pieliku tekstu. Un tagad es tam tekstam atkal ielidošu kaut kādu animāciju. Pārliecināšos, ka tas viss notiek. Pamēģinam, kā man tas viss kopā izskatās. Un beigas. Paldies par uzmanību!